Bet mīts ir atvērts. Please stay, I want you, I need you. Man personīgi kretinē ārā visi šitie konkursi, aktivitātes. Citādāk tas būtu tīri tikai tāds pasākums, jo vairāk spamo, jo vairāk balsos. Interesanti, es varu konkrēti vienu lietu pateikt. Hanuka medus. Tās intrigas, tās baumas un tos gadījumus aizmirsīs, bet vārdu atcerēsies. Ja tev ir problēmas ar mani, tad uzraksti man to. Ja tev nav man numuru, tad tu man nepazīst pietiekami labi, lai tev būtu problēmas ar mani. Nu ko? Labvakar, Latvija. Labs vakars, laba diena, Latvija. Podkāsts Lielais notikums. Šodien pie mums ciemos Rihards Bērziņš no Papīra lidmašīnām. Čau, Rihard! Aplausus iemontēsim. Mēs izdomājam, ka mēs atklāsim podkāstu ar Mārs Kalstiņš, Nordic Events. Konfeti, attiecīgi ar dejotājām, kas tur kūka, salūts. Jā, šampīts, viss noteikti. Krastmalā. Kā Andris Kevičs saka, šampīts. Tā jā, viss būs labi. Viņš tā saka, jā? Jā. Ok, labi. Bet, jā, jebkurā gadījumā, kāda varbūt 100. vai 200. epizode varētu būt kā jubilejas epizode, kur mēs to uztaisam Krastmalā ar attiecīgā lielāku šovu. Forši, prieks, ka šodien atnāci, un šodien mēs parunāsim par pāris tām lietām, kas ir par un ap pasākumu nozari saistīts. Jā. Tātad es zinu, ka tu pats jau skatos, esi jau no mazas bērnības. Jā. Precīzāk no 3 gadu vecuma, cik es sapratu. Jā, man pirmais koncerts bija ar popgrupu, bet vokālo ansambli Palāsītis, tagad saucās Kolibrī, kur arī mana meita dzied. Un kur arī tagad mācās un dziedā Mārta no grupas Vēstulēs. Un tad tagad mums bija Supernova pagājušajā gadā, mums bija daudz par ko runāt, jā. Ok. Kā sanāca tā, ka 3 gadu vecumā jau... Nu, kā vokālais ansamblīts, zin, kā skolotājs spiež tos bērnus visos iespējamos pasākumos, man bija iedots ansambļa krekls, kas man pāri pa ceļiem gāja, un tad, zin, kā 3 gados, cik tad liels. Un kaut ko mēs tur dziedājām, tā kā uz skatus, pirmoreiz uzkāpu 3 gados. Cik gados uzkāpu viens pats uz skatus, to es neatceros. Ok. Bet cik es atceros, cik mēs esam pazīstami, tad jau no mažas bērnības tu vienmēr esi, man liekas, muzicējis, bijis kaut kur par un ap skatu, un tas ir tā interesanti. Par to mēs noteikti mazliet vēlāk arī vēl parunāsim. Es gribu, lai tu padalies arī kaut kādiem tādiem, varbūt praktiskiem padomiem vai lietām, kas noderētu. Pirms tam es tev gribētu pavaicāt pirmo jautājumu. Pirmais jautājums mums ir, nestoties to, ka šis mums ir pirmais raidījums podkāstam. Pirmais jautājums? Mums bija testa ieraksti. Un vienā no testa ierakstiem, pat nezinot, kas būs nākamais viesis, mums parādījās jautājums par aktuālo tematiku, par Supernovu, par Eirovīziju un tādām lietām. Un, jā, tas lielais jautājums bija tāds, kāda, Mārut, kāpēc tur ir vajadzīga žūrija? Ko viņi vispār tur dara? Un tā, ja attiecīgi, visi tāpat grib redzēt, attiecīgi, pieņemsim to, par ko viņi sabalsoši, un tad ir tāda baigā vilšanās, ka tomēr tas bieži vien nesakrīt, un kas ir tas, ko tu vari par to pastāstīt? Par žūriju, es personīgi nezinu, kas ir žūrijas sastāvā. Pats esot bijis Supernovā, es nezinu. Tā simtprocentīgi toči nezinu. Bet redz, tur ir vairākas žūrijas. Es zinu, ka Latvijas Supernovai ir žūrija un skatītāji, bet internacionālai, Eirovīzijai jau ir katras valsts viena žūrija, tad ir vēl viena žūrija, kur ir mākslinieku žūrija, un tad ir balsojums. Tur no 3 sakomplektējās. Okay. Un vienu gadu es biju tajā internacionālajā žūrijā, arī Lielajā Eirovīzijā. Bet par to žūriju, viņi tomēr ir jomas speciālisti. Vismaz vajadzētu būt. Un, jā, bieži vien skatītāju balsojums ir viens. Man vairāk par žūriju ir tāds kontroversiāls viedoklis par to, kuri vispār tiek līdz Supernovai. Jo ļoti bieži vien Supernovas mērķis, un tas ir šovs, viņiem vajag šovu, un loģiski, kad viņiem ir interesanti paņemt Markus Rivu, viņiem ir interesanti paņemt tāds mākslinieks, kas uztaisīs to rezonāciju sabiedrībā, un tādējādi viņi izslēdz iespēju piedalīties kādam, kuram arī būtu tiešām labas cerības. Respektīvi, ja pieņemsim pagājušajā gadā Supernova pieteicās pār pa 120 dziesmām, iekļauts bija tikai 11, kur tad viss pārējās.
Un no viņām noteikti bija kādas, kuras būtu tikušas, kuras pat sabiedrība nedzirdēja, kas palika tikai žūrijai. Tas ir moments, kurā man ir bišķiņ tāda baža, jo vienu gadu, kad es biju pāris gadus atpakaļ pats pieteicies, tad bija Miks Galvanovskis bija. Un viņš netika sākotnēji šajā pusfinālā Supernovas, bet viņi to vienu gadu bija uztaisījuši, nezinu, kāpēc tikai to gadu, kad bija 10, kas palika aiz strīpas, un tad vienu no tiem skatītāji iebalso tajā Supernovas finālā. Un tajā gadā bija Miks Galvanovskis, un beigās viņš dabūja 4. vietu. Nu tāds, un tas tikai parāda to, ka, jā, žūrija ir žūrija, viņi taisa arī šovu, viņi arī par to domā, bet man vairāk ir tā kā baža par tiem, kas vispār netiek iekļauti pat Supernovā. Jā, tur es tev varu noteikti piekrist, bet tāpat tas, man liekas, iekšēji liekas tā jocīgi, ka tu taču balso tomēr, un tas jau ir tāds, skatītājs šovs, kur, kā tu vari noteikt, cik labi vai nelabi, tas tāpat kā ar mākslu. Zini kā, citādāk tas būtu tīri tikai tāds pasākums, jo vairāk spamo, jo vairāk balsos. Man personīgi kretinē ārā visi šitie konkursi, visas šitās aktivitātes, kur ir uz balsojumiem. Jo, loģiski, es ieliekot ar saviem, cik man ir daži simti sekotāju, daži nobalsos, ieliek, es nezinu, kāds, kuram ir 40,000 sekotāji, tas ir pilnīgi cits cipars reiz. Kā tu vari konkurēt ar to? Ja aizies uz Supernovu, teiksim, prāta vētra, vai ne? Es nerunāju par kvalitāti un dziesmu. Es runāju par atbalstītāju un to fanu bāzi. Protams, jā. Un žūrija attiecīgi no tā ir tā kā, neietekmēs no tā. Tāpēc, jā, varbūt tie vērtējumi ir tādi bieži vien nesaprotami sabiedrībai un tie fināla rezultāti, bet, tomēr, jā, tas ir tāds koks ar diviem galiem, manuprāt. Noteikti. Ņemam nākamo jautājumu. Un kā tev liekas? Ja tu būtu bijis žūrijā, kur tu būtu aizsūtījis Supernovu šogad? Bez papīra lidmašīnām. Mēs nebijām. Pagaid, šogad jau jūs nebijāt. Nebijām. Jūs bijāt. Es īstenībā sākotnēji domāju, hei, ja tas būtu tāds ritīgs piedūriens, tad vai sūtam Markus Rivu. Okay. Viņš ir bijis jau cik jau gadus, cool, kāpēc ne? Bet man patikās arī vairāk citi. Es tagad domāju, kas bija tieši mani favorīti šogad. Tāpēc, ka šogad bija vairāki tiešām interesanti tie priekšnesumi. Un man ļoti patikās tas The Ludwig. Dziedātājs. Bet man viņš asociējās ar ko? Tas, kad bija vairākus gadus atpakaļ, ka viņš, man liekas, pirmo dziesmu izdeva kaut kā tā. Viņš arī bija Supernovā. Es tāds skatījos. Un man likās, es biju 100% pārliecināts to, ka tas ir kaut kāds, mākslinieks, no Dānijas vai no Anglijas vai kaut kas tāds. Un tad es tā skatos, viņš to klipiņu iefilmēs kaut kur pie Mākslas akadēmijas, un viņam tik perfekta visa tā izruna un angļu valoda. Un tad es pēc tam skatos, tas čels tā kā no Latvijas. Prekoņu forši. Kas vēl bija... Citiem zēniem, protams, bija interesanti. Tur ir šausmas. Bet es vienīgi nesapratu, kā ir, ja tu esi vienreiz jau piedalījies startēs. Tu vari arī nākamreiz. Pašu Lorīnu jau 2 reizes uzvarējusi. Jo kādreiz man liekas, ka nevarēja. Varēja. Es zinu, kad Īrijai ir pasaules rekords, kad viņiem viens čalis ir uzvarējis 6 reizes Eirovīzijā. Okay. Tā kā nekāda noteikuma pret to nav. Arī Aminata ir startējusi vēlreiz, un arī, arī Lorīna arī 2 reizes ir uzvarējusi Eirovīziju lielo. Bet... redz, te jau tas ir tas, ko ļoti liela sabiedrība neredz. Man arī ļoti patīk Ludvigs, viņš man ļoti patīk un pārsteidz. Bet es arī ļoti priecājos par Tautmētā, ka viņš aizbrauc, lai arī tiešraides dziesma un tas izpildījums man neuzrunāja tik ļoti. Bet redz, Tautmētas ir ļoti atstrādāts, viņas ļoti strādā uz eksporta tirgu. Viņas ir izbraukājušas Āziju, viņas ir izbraukājušas, man liekas, arī Ameriku, un viņas zina. Tāda gan zina, gan tas, ka viņu sociālajie tīkli, viņu profili, viņu platforma ir tam uzbūvēta. Un cilvēki lielajā Eirovīzijā ieraudzījās, Tautmēs ierasties Googlē, atradīs visu, ko var. Jā. Tādā ziņā viņi ierakstīs The Ludwig. Bet Ludvigam bija tā līgo dziesma šogad, vai ne? Jā. Redz, bet man liekas, ka visas šī gada Eirovīzijas uzvarētājs, neskatoties ne uz ko, neskatoties uz to, kas bija tur skatītāju balsojums vai žūrijas balsojums vai kā, Ludvigs jebkurā gadījumā ir uzvarējis. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka iespējams lielajā Eirovīzijā Tautmētas neuzvarēs. Es nezinu. Jā. Es novēlu, lai viņam izdodās un lai viņas uzvar. Bet ko klausīsies visi Jāņos?
absolūti visu šogad klausīsies Ludviga dziesmu. Visticamākais, jā. Un tas ir tas, ko tu iegūsti, man šķiet, tā kā Jā, jo redz, pieņemsim tā Eirovīzija, uzvar jau tikai viens, vai ne? Un ir ļoti daudz scenāriju un situācijas, kad lielajā Eirovīzijā cilvēki ir pat daudz slavenāk un daudz tālāk tie, kas neuzvar. Un tās dziesmas un tie mākslinieki. Un Tautumētas vienkārši kā grupa, viņam jau ir izstrādās tas plāns, kā viņas ārzemēs tūrē un viss pārējais, tā kā viņas jau ir kaujas gatavībā lekt iekšā. Tāpat kā pagājušo gadu, kad Dons aizbrauca, viņam bija nenormāla komanda, aizmugurieks nodarbojās ar PR, ar marketingu, ar sociālajām platformām. Tur bija, tā nav tikai viena dziesma, viena Eirovīzija, tur ir ļoti daudz, kas tam visam apkārt. Kas, diemžēl, Ludvigam nav, viņš ir jauns mākslinieks, bet Tautumētām tas ir ļoti atstrādāts jau. Forši. Izstāst varbūt par tādu lietu, kas ir tādi lielākie notikumi, jeb tie saucamie fuck-upi, kas ir notikušies par kaut ko varbūt tu neesi citur stāstījis. Kas ir kaut kas tāds, kas ir atgadījies? Vai ar tevi, vai ar kādu no kolēģiem, vai varbūt kādu citu grupu? Cik daudz situācijas, kas ir atgadījušās, sākot ar to, ka Māris nāk pie mums dziedāt, kāpjas skatus. Jā, starp citu bija viena reize, kad es vadīju tieši pasākumu, un Rihards ar grupu spēlē. Mārtiņa Jātnieka Šķūnī. Bauskā? Jā, es atceros. Nē, tas bija citur? Tas bija Tallinas kvartālā. Jā, tur arī. Tallinas kvartālā tas bija. Arī tur. Bet kur tad vēl? Jātniekam Šķūnī bija kāzas, un es tev izvilku dziedāt. Ārzemnieku kāzas, maltieši precējās. Tur es arī dziedāju? Jā. Jā. Un, es atceros. Jā, no tādiem feiliem tā teikt, es nezinu, kas ir cenzūra, bet visādi ir bijis. Visādi ir bijis tā, ka mēs esam milzīgā estrādē, Ogres estrāde, 8000 cilvēku priekšā. Viss soundchecks, viss super izdevies, viss baikrūt. Ejam spēlēt ģitāru, es uzlēju ģitāru, sāk spēlēt, nesrādā pedāļi, nesrādā kompas. Vienkārši neiet. Un tas vēl bija, man liekas, Strūklaka Lāzera gaismas šovs bija tāds pa Latviju braukājām. Es atceros, jā. Un vēl pa virsu tam vēl bija nosprāguši Strūklakas. Kaut kas tur bija noticis galīgi garām. Mēs sapratām, ka, hei, nospēlējam zemenes. Akapelē. Nē, tas, kas skanēja, tas skanēja. Un mēs tās zemes nospēlējām, pēc tam cilvēki nāc klāt, šis bija labākais vakarā. Ja zin kā, visi tur baigi šovu taisa, baigi blieži, bet dažreiz vienkārši zemes nospēlēt. Un tad priekšā no skatītājiem, no tās barjeras mazi bērni, cik mazi, 7, 8 gadu, tiešām mazi bērni, kā jā! Tas, sākās jaunā paudze jau zaļumballēs malts. Tā kā, tas tāds interesants notikums bijis. Protams, ir sanācis arī paklūpt, nokristus skatos. Pēdējais man personīgi interesantākais bija, par laimi tas nebeidzās ar neko sliktu, bet tas bija Gustavo koncerta arēnā. Jā. Mēs nodziedam dziesmu, ir pilnīgs blackouts. Un man nepateica, ka mums ir jāiet no skatuves nost. Mēs esam skatuves vienā pusē, mums bija jāpāriet pāri visai skatuviem, tur jānoiet nost. Tajā blackouta laikā es neko neredzu. Skatuve bija diezgan šaura, jo tur vēl bija jāizskars vēl tajā brīdī priekšā. Un tad bija tāds, es kā sekoju tā, kas man priekšā gāja, bet es viņu vairs neredzēju. Un tad es kaut kā taustījos, es pēc DJ ekrāna redzēju, kur viņš apmēram ir, un tad iztrajekcēju. Tas bija tāds, ka, arēnā noliekās, jo tā skatu, man liekas, bija 1,80 m. Un, ja tāda noliekās, tad ir traki. Ok. Nerunājot ar to, ka man nebija mikrofons ieslēgts, kad es dziedāju. Tas jau cits lietas. Tā kā ļoti daudz visādas situācijas bijušas. Jā. Tu esi redzējis šo Super Bowl, to uzstāšanos šī gada? Kur? Šī gada nē, šī gada nē. Kendrick Lamar. Es ik pa laikam noskatos Jacksona, bet tas bija bišķi senāk. Jo Kendrick Lamar šogad bija, restīvi viņš pārspēja Michael Jacksonu. Kādā rādītājā? Par live streamiem. Tā kā live stream, cik cilvēki bija laivā noskatījušies. Okay. Tur bija laikam 135,4 miljoni Jacksonam, un viņam bija 135,5 miljoni. Un jā, tu zini to viņa dziesmu, kas ir principā tā kā Drake diss songs, tā kā. Jā, ir dzirdēts. Jā.
Kā tev liekas, ko tu domā par to, ka viņš Superbola laikā atļāvās izpildīt to dziesmu, pat zinot to, ka visdrīzāk viņu tiesās un visdrīzāk tur būs ļoti daudz kontroversijas tanī visā? Nu, te jau sāka, manuprāt, ir tas, ka ļoti atšķirās mārketings no Latvijas vai Eiropas un štatiem. Jo Amerikā skandāls strādā. Ka visi šitie gadījumi, tur Bībers tur notriecās ar mašīnu, tur vēl šitie, tur skandāli strādā. Un jo vairāk runā, tur, kā slikta slava arī ir slava. Tomēr. Okay. Arī Latvijā mums ir individi, pa kuriem slikti runā, bet viņiem visu laiku ir koncerti. Piemēram, es zinu, tas pats Andris Kivičs, viņš ir šausmīgs, sirsnīgs cilvēks. Viņam tā publicitāte tāda pēdējos gados ir uztaisījusies tāda, kāda viņi ir, bet viņiem regulāri pasākumi, regulāri koncerti, tas strādā. Un tās intrigas, tās baumas un tos gadījumus aizmirsīs, bet vārdu atcerēsies. Tas tiesa. Tā kā, tas tāds piegājiena jautājums. Par to, vai tā vajadzēja darīt, nemāku teikt. Varbūt tas bija ļoti gudrs reklāmas gājiens kampaņas. Tikpat labi. Es pieļauju domu, ka noteikti, ka tas ir, nav jau tā, ka viņi to darītu neapzināti. Absolūti. Bet tas ir šova bizness. Ja tu esi šova biznesā, tad, tie lielie multi platīņu zvaigznes, viņi jau, nav tā, ka viņi ir uz skatuves, viņi dzīvo uz skatuves, viņi ir skatuve, un viņi to savu intrigu ap sevi, to šovu taisa arī visos pasākumos ikdienā, kā viņi runā ar mēdījiem, kā viņi uz ielas staigājās un kā viņi atbild fotogrāfiem. Tas viss būvē to viņu kopējo imidžu, un es domāju, ka tas ir fine. Ja viņi izvēlās tādu skandālu ceļu, ļoti labi. Kādu laiku nav bijis skandāls. Pēdējais skandāls, ko hip-hopā es atceros, bija Eminems, kad albumu palaida. Tas bija traki. Pagājušajā gadā. Machine Gun Kelly, kas gāja vaļā. Tas bija forši. Tur bija interesanti. Jā. Man liekas, ka bija daudz tās dziesmas, kas tapa tajā laikā, kur viņi vienkārši varēja izlikt sevi līdz pēdējiem. Tas bija labs beefs. Bet kā tev liekas, Latvijā eksistē tā kā šitā kancelošanas kultūra kā tāda, vai ne? Nē. Vismaz tā priekšpusē, ne. Jo, protams, ir savēja atbalstīšana. Zin kā, ja ir pasākumi, tad tu iesaka vienu grupu vairāk nekā citus. Bet tas tāds subjektīvs, man liekas, jautājums. Jā. Bet mēs esam diezgan maza valsts šajā jomā, un protams, mums ir tas mentalitāte iedzīta tāda, ka, saki labu vai neko, vai arī, kad tik neuzkāpt kādam uz astes, zin kā, kad tik kaut ko sliktu nepateikt. Man personīgi, nav pilnīgi vienalga, bet, man liekas, bišķiņ smieklīgi, jo, tas, kas šobrīd pasaulē ir vajadzīgs, ir kaut kas, autentiskums, ka tu esi tu, ka tev ir viedoklis, un reāli tas, ko es arī pēdējā laikā skatos, ka ir, ja tu sociālos tīklos postotos influencers, vienalga kas, ja tu publiski darbojies, tad cilvēki, tie atbalstītāji tev seko un tev piesako un tā kā skatās tos video nevis tāpēc, ka tev ir baigi kaut kas kruts, ko tu dari, bet ka tu par kaut ko pastāvi. Un pieņemsim pēdējie mūziķi, kas bija Oh my good lord, visi šitie čaļi, viņi uzsprāga TikTokā, bet nevis tāpēc, ka viņi tur baigi dziesmu pušoja, bet tāpēc, ka viņi pateica, hei, tur country mūzikā pilnīgi kaut kādi ČP notiek, un tad mums tas galīgi nepatīk, mēs tagad to visus viņus nogāzīsim. Un tam cilvēki seko. Okay. Tā kā, Tādai vairāk kustībai, nevis pašai dziesmai vai tekstam kaut kā tāda. Tai kustībai, tam māksliniekam, kas to kustību nes, un tad tam viedoklim ir jābūt, un baidīties no tā, ka kaut ko kādam sliktu nepateiks. Protams, nav jābūt, loham, bet, vienkārši, esi patiesi, nevajag baigi kaut ko tur sevi domāt, nepareizi pateikt, vienkārši, Kas varbūt ir, kad saki, varbūt kāds lauks, teiksim, Latvijā, kas ir tie mākslinieki, kuri, tavuprāt, kuriem liekas, ka viņiem sanāk, bet viņiem nesanāk īstenībā? Es nezinu konkrēti māksliniekus, bet es esmu ik pa laikam saskaros ar to, ka nonāk, pieņemsim, liels pasākums, nezinu, tur pilsētas svēt, tur krastmali, vienalga, kas, kur mēs arī uzstājamies, tur nonāk dziedātājs vairāki, vienalga, kas saka, galīgi garām tur nodziedāja vai nospēlējuši, nonāks, es galīgi sevi nedzirdēju, tur viss tur tā, vienkārši nemāk dziedāt. Tāpēc, ka, viens ir sev nedzirdēt, bet no apstākļiem
regulāri, tu nevari paļauties uz to tehniku. Tev ir, ja tu esi profesionāls sava darba darītājs, tad tev ir jāspēj pielāgoties tām apstākļiem. Nu, to nebūs vienmēr perfekti monitoros, ka tu sevi ideāli tur dzirdēsi, katru reizi tīta skaņa tehnika, kaut kas var noiet greizi. Un tāpēc katrs vadas pēc iekšējā. Regulāri mums arī grupa spēlē jau pasākumos. Ir tā, ka pēkšņi man tikko bija, ka man austiņas, kas man ausīs monitors skan, vienkārši izkrīt vats. Bet nevis izraujās vadīts, bet vienkārši no tā izraujumā tā kā izraujās vats. Viņš saplīst. Es neko nedzirdu. Labi, mācam tālāk. Pilnīgi čaļi pat nepamanīja, ka man austiņas nebūs vai kaut kas šķībis skan. Tāpēc, ka vienkārši es klausos pēc iekšējā. Piemēram, ja tu dziedi, tev vibrē ķermenis. Tā kā tu runā arī. Un tad vienkārši pēc tā tu vadies. Protams, nav tik precīzi, bet vienkārši jāmāk pielāgoties. Tieši tā. Es pat īstenībā atceros, ka man bija toreiz... Kā pasākuma vadītājiem tieši tas pats ir, Jā, protams. Es atceros toreiz es grupu biju bišķiņ ātri norāvis no skatuves attiecīgi. Te bijām mēs, es neatceros, ko tādu. Tie bijāt jūs, jā. Okay. Un tad tu man atspēlējies, tu mani pasauc uz skatuves nodziedāt karaokē dziesmu. Un es tāds, Rihard, klausies, mums maksā par šito, nevis viņi grib to, lai viesi ātrāk iet prom no turienes. Bet es biju forši, es atceros, tu man iedevi vēl tās... tos ausu monitorus, un es tā kā domāju, priekš kā viņus vispār vajag. Jo, man liekas, tas, ko skatītāji dzird, tu paši jau turpat arī uz skatuves dzirdi, un man liekas, līdz tam mirklim es īsti nebiju sapratis, kāpēc ir vajadzīgi tie ausu monitori. Jā. Un tad es vienā mirklī sapratu, priekš kā tie ausu monitori ir vajadzīgi. Kas? Mums līdus var parādīt tādu. Respektīvi. Es tev izstāstīju. Tiem, kas nezin, mums ir... protams, ne visi tā dara, tas jau tāds new schools ir, mēs ilgi pārliecinājām mūsu ģitāris, kas tādiem jāpariet, ir ausu monitori, vai ne? Man te ir tādi, ir ļoti daudz un dažādi, man ir izliet uz manu austiņu formu, piemēram, viņi dara tikai man. Kam viņi ir domāti? Noteikti esi redzējis, piemēram, vecajos končos, nezinu, tur rock koncertos, ka uz grīdas ir, tumbas, vai ne, kas ir vērstas pret mūziķiem, ne? Jā. Un tās ir paredzēts, lai tu sevi labi dzirdētu. Jā. Vai ne? Princips tas pats, tikai to ieliec austiņās. Un austiņās var vēl papildus ielikt, tur bungas, kad spēlē, bet zinu, ka buņģeriem vienmēr ir metronoms, kas... Un tam seko visas dziesmas garumā. Un tad to sev iegriez, bet ir momenti, kad bungas nespēlē. Ir klusuma brīdis. Bet, lai noturētu ar ritmā, man skan arī austiņās tās. Un tad mēs katrs sagriežam, ko mēs katrs vairāk gribam dzirdēt. Es negribu dzirdēt ģitāru. Es zinu, ka man Gunārs un Reinis, kas mums, ģitāras, kas arī piedzied, man viņi vienmēr par nullēm. Es īstenībā negribu dzirdēt. Dažreiz viņus uzgriež, bet, jā. Man bija tas viens mirklis, kad es sapratu beidzot. Mēs kopā ar grupu Subscriptum bijām uz Jāņu svinībām. Jā. Un tu džemper. Tā. Restīvi, mēs kopā ar grupu Subscriptum bijām uz Jāņu svinībām, un tagad, kas notiekās? Viņi saka, mums ir viena tā dziesma laikam saucās Pajāt vai kaut kā tā. Un, respektīvi, Dipadu. Tur ir tā, jo viņam bija pajāt, un apmēram tās tas teiks. Un viņi saka, viņiem ir vienā vietā, vienā vietā, restīvi Palkaunieks ierunā tekstu, un tur pieņemsim ir, tur nezinu, gāja tur tantiņa pa ceļu un ieraudzīja kaķi, tur nezinu, kas ko un kā, un viņai bija pājāt, tā kā viņi dzied to piedzītā, viņai vajadzēja vienkārši kaut ko kādu, kas fonā tā kā ierunā. Kā atbilde frāzē, jā, ok. To sākumu, tā kā to pirmo teikumu. Un es saku, es taču nezinu tekstu. Viņi saka, tur vienalga, pasaka vienkārši kaut ko. Pajāt. Un, jā, tieši tā. Un bija laikam kaut kā tā, ka man bija apmēram kāda pusstundu sagatavoties, un es tā kā mēģinu atcerēties daudz maz vismaz to pirmo tekstu un tā. Un pats trakākais bija tas, kad es uzkāpju uz skatuves, es absolūti vispār nedzirdu, kas to skaņu. Šitie te skaņu mikrofoni tur nav. Tās tums, tās skaņu. Monitori, jā. Un es saprotu to, ka man arī austiņas arī nav. Un tad es tā apmēram uz čuju mēģināju saprast, ko viņa nodzied. Un tad es kaut ko tā kā ierunāju. Bet man beigās čaļi teica, ka bija tīri ok. Tā kā, tās ir pielāgoties. Jā, tas ir baigi svarīgi. Un arī vakar vadītājiem tas ir baigi.
pa pasākumiem, spēlējot balles un visu pārējo, ir nu kā, baigi interesanti. Mēs citas grupas baigi neesam dzirdējuši, mēs paši visu laiku spēlējam, un to kā cits vadītājs neesam baigi redzējis, tāpēc tu pats visu laiku. Nu, tad tu zini pa grupām vairāk nekā es, un es zinu pa vadītājiem vairāk nekā tu šobrīd. Un es sapratu, ka tas atslēgas stāsts tieši vadītājiem vakarā ir tā māksla pielāgoties. Tāpat arī mūziķiem īstenībā. Nu, mūziķiem ir tas dziesmu saraksts un tā tālāk, tā, kas pielāgo, tā, kas nē. Un arī vakar vadītāji ir tādi, kas tā kā pielāgojās tai sabiedrībai, un tādi, kas vienkārši izdara to ieplānoto un tā kā tā. Bet pareizs, manuprāt, pareizs vakar vadītājs, pasākuma vadītājs ir tas, kurš zina, kurā brīdī, ko vajag pateikt. Ļoti iespējams, ka tev būs pasākumi, kur tev praktiski pāris teikumi jāpasaka, jo viss pats par sevi notiek, vai ne? Un kāpēc tev tur spiesties ar kaut kādām spēlēm un aktivitātēm vispārējo, nu? Tā kā, nu, situācijas arī visādas bijušas, ka mēs arī spēlējam, tur vienkārši balīt, tad tur baigi, viss ir iekars, baigi augstie viņi, atnāk vadītājs, paņem miķu, vienkārši norāja ballu un saka, tagad visi ejam ārā bildēt. Ko? Jā. Nu, tāpēc ir jāmāk nolasīt situāciju. Šitais ir tas, ko es parasti atceros, kad klienti vaicā, līdz cikiem jūs strādājat? Es tāds, tik cik vajag. Līdz kapā būšanu. Līdz pensijai. Ja ballītā man ir jālaiž jau visam iet pašplūsmā un tā kā ballītas sadaļā 11:00, tad tas ir ok. Jā. Ja tas ir 1:01, tad tas iespējams arī ir ok. Bet katrs pasākums jau ir savādāks. Protams. Un tas, ko man liekas daži tā kā brīžiem nesaprot, ka ir sevišķi vadītājiem, kuriem gribās atstrādāt līdz pēdējiem, ir salikt maksimāli daudz aktivitātes, man ir jānovada viss, un vēl 1:02, hei, vai apstādinam ballīt un ejam tagad kaut kādā rotaļā pēkšņi. Jā. Nē, ir šitie gadījumi, ir ļoti lieliski vakar vadītāji, kas ir tiešām jautri un smieklīgi, un viņiem ir tas plāns, un principā viņiem tas viss vadīšanas process ir kā liels šovs. Tas ir interesanti arī uztaisīts un viss ir baigi forši. Bet mums kā grupai, piemēram, ka mēs ejam spēlēt, un tad cilvēki ir jau tā izpumpējušies, ka tad, kad grupa spēlē un ir jāiedējot, visi iet ārā elpot gaisu, tāpēc, ka vienkārši atpūsties no tā vadītāja. Lai gan vajadzētu, tā kā višķi būtu otrādāk. Bet, redz, gan vadītājiem, gan mūziķiem, gan fotogrāfam, gan video, gan visiem īstenībā iesaistītiem, kas piedalās pasākumos, vai tās ir kādas, vai korporatīvie, vai vienalga kurš, mūsu kvalitāte ir ļoti atkarīga no viesiem un pasākumu. Jo fotogrāfam, piemēram, fotografu bilžu skaitu daudzums un tas apjoms ir atkarīgs, cik interesants ir pasākums. Ja tur praktiski nekas nenotiek, tu negribi 5 vienādas bildes bērniem. Tev vajag kaut kāda aktivitāte, kaut kāda action vajag. Un mūziķiem arī ir tas pats, ja ir atsaucīga publika, mums būs, protams, aktīvākas tās dziesmas, mēs gāzīsim riktīgi virsū un tikai kāpināsim tos tās. Ja neviens nenāk un nav tā enerģijas apmaiņa, tad ir šausmīgi grūti. Un es zinu, ka es ļoti bieži vienkārši pēc kādiem pasākumiem, kur nav neviens cilvēks, praktiski neviens neatnāk dejot, es pēc tam tik sūdīgi jūtos. Tā, kad tādi sirdsapziņas pārmetumi, tā, kad tu esi kaut ko rītīgi sliktu izdarījis, tā, kad tev nav sanācis uzcelt to, ko vajadzēja. Bet beigās atnāk tur tas, piemēram, kādas jaunais pārsaka, rītīgi forši, mēs vienkārši tur visi programmētāji, mēs visi šausmīgi esam noguruši. To es visu saprotu, bet vienkārši, tā mūsu kvalitāte tāpat arī tev kā vadītājiem ir atkarīga no paša pasākuma. Tā kā nevienmēr, ja tu paņem tur viskrūtāko, dārgāko grupu vadītāju, fotogrāfu, tas nenozīmē rezultātus. Kā tev liekas, kas ir 3 lietas, kas, pieņemsim, uzstājas, kas ir svarīgākās, lai būtu izdevies ritīgi foršs krūts pasākums, un kas ir 3 lielie killeri, kas var nogalināt visu, pat ja tev ir labākā vieta, tur nezinu, un labākais koncepts, un tur viss pārējais. Baigi grūti būtu pateikt, jo... Kas ir pirmais, kas tev nāk prātā vienkārši? Šmīgi. Bet īstenībā... Tas ir killeris vai? Tas ir, vai viņi ir, vai viņi nav. Bet īstenībā arī nav līdz galam taisnība, jo mēs esam pietiekami daudz pasākumos spēlējuši, kur nav alkohola, un visi baigi kruta. Tā, ka tiešām forši. Tāpēc par alkoholu tā nevarētu teikt. Es nezinu, kas tas varētu būt. Principā ir tas, ka visi ir ļoti kautrīgi. Ir pasākumi, kur tiešām ir tādi kautrīgi cilvēki, un viņus vienkārši ir, grupa ir paredzēta brīdī, kad jau ir pasākums bišķiņu uzsilis, un tad mēs kāpinam to tēmu, un tas process līdz viņi ir uzsiluši, tad tas ir no tā vadītāja, kā viņus sagaida, kā viņus ar to, kā viņus ar to.
Baigi grūti pateikt, jo katrs pasākums ir absolūti atšķirīgs. Es neteiktu, ka ir tāds viens killers vai nav killers. Personīgi no tāda pasākuma balīdz grupas killers ir tas bieži vien, ka tu aizbrauc, tu esi plānojis vienu, kad tev teica, jā, tur skaņotājs, tur DJs, tur tas un tas, un tu aizbrauc un saproti, ka nekā no tā nav. Un tad tu saproti, ka vienkārši... kad ir kaut kādas lietas, kas izsit ārā no tā vaiba. Bet viss pārējais, nav tāda baigie killeri no mūsu puses. Mēs aizējam, mums pašiem ir ļoti jautrs skatuvs, mums ir jautri, mēs šausmīgi pielāgojamies cilvēkiem, un ja mēs redzam, kad viņiem jautri, mums ir jautri, un tad vienkārši tas tās kopīgi iet uz augšu. Killers ir vienkārši neaktivitāte, ja es tā varētu teikt. Man liekas, ka atkal tieši grupa ir tā, kas bieži vien iedod to dzīvīgumu, un kad tas jau ir pasākums, ka vismaz jau pa 30% tas viss koncepts kopumā jau ir izdevies, ja ir grupa dzīvā. Jā, bet par grupu es zinu, ka pēdējā laikā ir mainījies tas priekšstats, ka ja agrāk, ja mēs par kāzām runājam, tad agrāk bija tas priekšstats, kad ja pāri domāja, tad bija grupa točna, būs, un par vadītāju vēl padomās. Tagad tas ir otrādāk. Tagad ir vadītājs točna būs, un par grupu vēl domājam, jo ir DJ, ir tehnikas vispārējais, un par ko ļoti bieži nepadomā ir tā tehnika. Jo īstenībā grupa DJs ir viens, bet kāda tev ir zāle, kādi tev ir cilvēki, ja tu gribi tiešām labi un forši, tad tas ir, Kas tavprāt ir tā lieta, uz ko cilvēki, piemēram, mūsdienās ļoti iznieko naudu, ko nevajadzētu pasākumos? Vienalga, vai tās ir kāzas vai citi pasākumi? Iznieko? Jā. Es teiktu, ies pret maniem profesionālajiem standartiem, es teiktu, ka kāzas ir izniekot naudu. Ok, jā. Pat ne kāzas, tas ir, principā tā ir ballīte. Un, pieņemsim kādas, man bija kāzas, mums bija kāzas pa dienu. Kāzu mērķis ir nosvinēt jūsu tā mīlestība, vai ne? Un tam nevajag visdārgākos šampaniešus, viskrutākās pilis un ar helikopteri pielidot tam visam klāt. Tas viss ir forši, protams. Un es saprotu to domu, ka ja jau tajā, zin kā, ja jau mums tagad būs tās, ja jau mēs netāpam un taisam kāds, tad atlidosim ar helikopteri, piemēram, arī. Bet zin kā, es tev varētu uzreiz pateikt to, ka man liekas, ka tev kāzām bija viens no foršākajiem konceptiem, ko es jebkad esmu redzējis. Tāpēc, ka bija absolūti viss, ko visi tā kā, ekspektētu, tā kā sagaidītu un gribētu, bet nebija nekas pārāk daudz. Tieši tā. Un nebija pa maz. Jā. Un visi, piemēram, kas tur, gribēja tur vienu vai otru daļu, kas parasti kāzās ir vairāk, tāpat varēja visu to izbaudīt. Jā. Tas, ko kāzās, kur izšķēdē, es nevis drīzāk teikt, ka tā ir naudas izšķēdēšana, tas tā vienkārši laika tērēšana, jo es zinu, kad ir pāri un cilvēki, ar kuriem es runāju, kas tur šausmīgi ieciklējas, kāda tur būs ēdienkarte. Ir piemēram, ir bijuši gadījumi, kad jaunais pāris, pieņemsim, saliek dziesmu sarakstu, kas mums jāspēlē. Tas viss ir forši, bet tas nekad nestrādā, jo tā ir viņu gaume. Un pieņemsim, ja pat tie ir galīgie rock'n'roll čaļi un metālisti, kas ir auditorijā, varbūt tajā vakarā viņi gribēs to kaju vai zemenes. Tu nezini to, bet mums jau tas uzdevums ir nolasīt to stāstu. Bet tev neliekas parasti tā, ka tur pieņemsim, ka varbūt ir saicināti, tur varbūt visādi tur tēvoči vai tantes vai vēl, kuriem tur, tu saproti to, ka viņi negrib viņus tur redzēt, pieņemsim. Vai ka tur ir visādas tādas mazas kaut kādas jocīgas dāvaniņas tur un tā tālāk, kuras, tu redzi, ka viņas ir nevis tāpēc, ka visi tik ļoti viņas izbaudīt, vai tev neliekas, ka ir kaut kādas tādas lietas, kur, parasti kaut kā baigi pārspīlē vienkārši ar to, ka... Nē, zin kā, tās visas detaļas ir detaļas un jautājums, vai viņas vajag, vai viņas nevajag, un, protams, kā jau saka, devils in the details, kad tās lietas savācās, tās mazās nianses ir foršas, protams, un, saku, mums arī tur bija tur cepumiņi un šitādi, un tur tas un tas un šits. Tas viss ir forši, un ja tā visa nebūtu, tad liktos pliks tas pasākums bišķiņ arī. Tā kā es nesaku, ka to nevajag darīt, vienkārši ir lietas, par kurām tu varētu nedomāt, pieņemsim, ja tu ņem ēdinātājus, tad viņi to ir darījuši ļoti daudz reizes. Ļoti daudz pasākums, tāpēc kā tu esi vadījis pasākums, tu zini savu jomu un nišu. Tāpat kā mēs, kā mūziķi, mēs zinām pēc telpas, kādu aparatūru, kur mums kā vajadzēs, tāpēc, ka mēs to darām profesionāli jau ļoti daudz reizes.
Un vienkārši lietas, par kurām tu varētu nedomāt, iesaku nedomāt. Jo, ja tu tiešām maksā, ja tev ir aģentūra, kas organizē kāzas vai pasākumu, tad, viņi zina to, kas strādā un kas nestrādā. Protams, ir vadītāji, kas bieži vien spēlē tās pašas spēles, tāpat kā mēs spēlējam pašā tās pašas dziesmas, tāpēc, ka viņas strādā, viņas iet. Mēs, protams, pamainam, pielāgojam tur visu tur, ko un kā, un ja vajag metālu, būs metāls, mēs spēlēsim, bet, tas ir vienkārši, tā ir mūsu kompetence. Tas ir tas, ko mēs darām un kāpēc mūs vispār algo un grib šajos pasākumos. Dēļ tā, ka mēs spējam to visu izdarīt. Ir kaut kāda lieta, par ko pasākumu vietas parasti, nevis parasti, bet vienkārši vēl joprojām nav iemācījušās padomāt par vienu vai par otru lietu. Man pieņemsim viena no lietām, kas man uzreiz nāk prātā. Es tagad biju nesen vienā pasākumā. Latvijas Mākslas akadēmijā bija tāds lielais karnevāla pasākums. Un man sanāca mazliet pastaigāt apkārt. Un es vienā mirklī ieeju tanī telpā, kur ir, es saprotu, tur ir tas lielais burziņš, kur ir visi lielie koncerti un tā tālāk. Un es jūtu, ka vienkārši tur ir tā kā pirtiņā vienkārši nenormāli karsts. Un to es tik ļoti sen nebiju sajūtas jau, tur cik ilgus jau gadus, kad ir taču tās vietas, kur ir sadzīts tik nenormāli daudz cilvēku, ka tur ir, tā kā pirtiņā, ka nenormālākais karstums. Bet par tiem cilvēkiem to skaitu, bet tas no telpas ir atkarīgs un no tā organizatoriem. Ja tu gribi 80 viesus, tad netaisi, mazā vietā to pasākumu. Tas tur jāparedz tā lieta ir bišķiņa, bet kas bija tos jautājums? Kas ir tās tipiskākās lietas vienkārši? Par ko aizmirst? Par ko nepadomā vai... Ja tev ir kāda konkrēta vieta, ko tu vari pieminēt, arī var izstāstīt. Katram jau savs, jo mums ir mūsu lietas, kas mums ir tā kā, ir ērti, ja būtu. Mēs, protams, visam varam pielāgoties. Mums, principā, kā grupai, minimāli pietiek ar vienu rozeti. Vienu rozeti. Vispārējo mēs savilksim, saliksim, saskaņosim. Viss mums būs. Korķus, cerams, neizsatīsim par to vienu rozeti. Bet, principā, kā grupai, tehnikai ir jāparedz elektrība, ir jāparedz vadi. Vismaz rozeti, tā teikt, jo ir vietas, kur tiešām tā aizbrauc, un ierāda tev to vietu, kur jums tā kā ir jāuzliekās, un tu nav. Un tad no otras zāles gala ar kaut kādu baigo mega pagarekli velc kaut kādu tur vadu, kurš tu sazini. Tā rozeti strādā. Jā. Vēl viena lieta, kas ir interesanti, kas teorētiski nav obligāta, kas man vienmēr licies tā, kad mūziķiem un vadītājiem un fotogrāfiem arī pieņemsim pasākumā ir vakariņas. Ne? Un ir sanācis, ka viņi nav. Mums reāli bija situācija, kad no vienas puses pašsaprotami, jo mēs tajā darbojamies, bet es tā vienu dienu aizdomājos, es organizēju pasākumu, es noalgoju mūziķus, viņi spēlē tur 4 stundas, piemēram, vai ne? Jā. Kāpēc viņiem vakariņas no vienas puses? Tādā ziņā. Tas ir cilvēcīgi, normāli piedāvāt un zin kā tā tālāk. Bet reāli ir bijušas situācijas, kad mēs spēlējam kāzas pasākumu, visu tur mēs tur aizējam tur lejā, mēs tur pēc kādu laiku uzējam. Vai paredzēts arī mūziķiem? Tur leduskapī mēs salikām apkārt. Ok. Tad mēs ejam pie leduskapi un kaut ko. Bet jums raiderī nav iekļauts kaut kāds vakariņas vai kaut kas tāds? Beidz, kāds raiders? Parasti, tāpēc es saku cilvēkiem, protams, korporatīvie pasākumi bišķiņ citādāk. Tur jau šīs lietas ir padomātas un tur ir tie raideri, jo parasti tur arī apskaņotāji ir firmas un tur jau ir bišķiņ cita tā kategorija. Bet ja mēs spēlējam vienkāršākiem, ikdienišķākiem pasākumiem, kas ir kāzas un tam līdzīgi, tad protams, mums ir tehniskais un komforta raiders, bet tas, bet tad cilvēcīgi, padomāt arī par to stāfa to labklājību. Jo tas ir, man liekas, tas, ko es esmu nebieži, bet mēdz aizmirsties. Pamanījis vairākas reizes. Lielajiem, teiksim, kaut kādiem organizatoriem tā tālāk, tā ir pašsaprotama lieta, un tas ir kā lieta, kā uzstādījums, principā to, ka komandai vienmēr ir jābūt labi pabarotai un tā, lai visi var labi un efektīvi strādāt. Bet, kas ir privātie, pieņemsim, tur tās pašas kāzas vai tam līdzīgi. Dzimšanas dienas, jā. Ļoti bieži, tā kā tu jūti, ka varbūt turpat, tur pieņemsim, varbūt ir tā mamma vai kas, un viņi tur prasa dēliņu, vai tu tur esi paēdis un tam līdzīgi. Un tu viņi saprot to, ka, hei, mums taču pat nebija,
nebija ierēķināts un tā. Vienkārši neaizdomās par to cilvēcību. Nu jā, viņi organizē savu to pasākumu. Ko es tev gribēju pavaicāt? Īstenībā tas varbūt interesants jautājums. Tu esi diezgan daudz ar visādiem māksliniekiem sadarbojies Latvijā un tā tālāk. Kas ir interesantākās lietas, kuras iekļauj radarī? Es nezinu par interesantākajām lietām, bet es varu dažus gadījumus no citu mākslinieku dzīvēm izstāstīt. Jo tiem, kas nezina, tehniskais raideris ir vienkārši saraksts, kādai tehnikai jābūt nodrošinātai. Nu, tāds mikrofons, tādas tumbas, tādi tur vadi bezmazē. Un ir, es vārdos, protams, nesaukšu, bet ir, kad grupa bija tāda jaunāka, viņi tur braukāja pa Latviju, un viņi, piemēram, kultūras namā brauc, tur tehniskajā raiderī ierakstīts skaņas pults. Nu, loģiski, mēs saprotam skaņas pults, kur iespraust mikrofonu, pagriez skaļumu, vai ne? Un viņiem iedod televizoru pulti, ar kuru var skaņu griezt. Aizbrauc, cits gadījums aizbrauc, vajag skatuves monitors. Mēs saprotam monitors, kurā tu sev var dzirdēt. Tur ir televizors. Tur nolikta vienkārši datora monitori. Vienkārši cilvēki, tehniski to nesaprot, un tāpēc, pieņemsim, ir kaut kādas grupas, kuras, ja pieņemsim, sanāk noalgot, un viņiem ir tas tehniskais raiders, un viņiem ir tik nenormāli precīzs, bez mazai tur kādas firmas un modeļa tumbām un visu šito, tāpēc, ka viņiem ir bijusi pieredze ar to. Ja mūsu gadījumā mums vienmēr ir līdzi arī sava tehnika, ja tiešām ir, tad mēs esam gatavi arī plānam B, bet tās situācijas visādi, bet tādām dīvainākām lietām nav baigi dzirdēt. Pēdējais, ko kas ir no komforta raideriem, varbūt tur ir kaut kas interesantāks? Komforta raiders, tas, kas mums personīgi nekas tur nav. Mums ir ūdens, slapjais, sausais, siltais, augstais un nekas tāds. Godīgi sakot, pēdējo gadu laikā varbūt 1-2 reizes tādu komforta raideri kāds paprasīs. Bet kas ir, varbūt, ko daudzi, teiksim, nezin, kaut kādām, tādām lielajām Latvijas slavenībām un tā. Es varu pateikt pasaules slavenībām. Vai pasaules, teiksim, kas tur parasti mēdz būt? Interesanti, es varu konkrēti vienu lietu pateikt. Hanuka medus. Kas ir Hanuka medus? Vot. Tas ir man arī atklājums, un man aģentūra organizatori arī pastāstīja, es beig papētīju. Viņi tur Lenijam Kravicam, viņiem ir komforta raiderī, tur Burciņa Hanuka medu, tur visiem Imagine Dragoniem, visiem ir vienkārši prasīt tieši konkrēts Hanuka medus. Kas tāds ir? Izrādās, es arī pēc tam papētīju, tieši vokālistiem, tas ir medus, kurš ir šausmīgi rodabunās, tāda Burciņa maksā pie 60 €. Okay. Un viņi, kā mēs zinām, medus ir tāds bišķiņ dabīgais antibiotiķis. Bet tādā medu tās antibiotikas parastajā ir maz, tādā ziņā, bet tajā Hanuka medu viņš ir principā, kā tu izdara antibiotikas. Okay. Viņš ir dabīgs, bet viņš ir tāds stiprs. Un es nopirku, es pamēģināju, varbūt efekts nebija tik stiprs, kā es gribēju tajā brīdī, kā es jau biju iedomājies, piemēram, bet, viņš notur to timru, pēc koncerta tev ir riktīgi nobaļauta balss, zin kā saules skaists, varbūt visādi tur tāds, tur to karot, to medu apēd, nākamajā dienā, viss labi. Es nezinu, kā viņš strādā. Tas nav kaut kas līdzīgs tam, kas bija tas halucinācija, tas medus vai kaut kas tāds? Placebo? Jā. Nē, šitas ir reāli. Man arī no sākuma likās, kaut kas nav ok, bet tad es iktīgi tur sāku pētīt, kas tas tāds ir, un tiešām tie mūziķi tiešām viņi lieto, un tur noteikti ir kaut kāds pamatojums. Nav tā, ka tagad visa 90% pasaules mūziķi ir uzkāpuši uz kaut kādu placebo. Ok, vēl viens jautājums ir varbūt tiem, kas teiksim, taisa savas tur, varbūt kāzas vai kaut kādu mazāku ballīti privātu un tā. Cik izmaksā raiders? Ja viens ir cipars, kas ir, pieņemsim, pa pašu grupu, cik parasti ir raideri, teiksim, kaut kādas izmaksas? Skaidrs, ka tas ir atsevišķi. Jā, kā kurai grupai. Es zinu grupas, kurām cenā jau ir iekšā, ka viņi pat neuzņemās risku, ka kāds liek viņiem kaut kādu nezināmu aparatūru, viņi brauc jau ar savu, un tas ir iekļauts jau cenā. Mūsu gadījumā tā nav. Mums ir atsevišķi. Principā tas ir šausmīgi atkarīgs no pasākuma, telpas, cilvēku skaita un to, ko vajag. Jo, protams, mazā pasākumā, mazā zālē tur pietiek ar zinām apjomu tumbām, ja ir lielāks, tur vajag vairāk. Un, pieņemsim, es zinu, ka praktiski lielākā daļai grupu ir skaņotāji, ar ko sadarbojās, un tad attiecīgi tas cipars ir, zemāks tai grupai. Ja tas skaņotājs, brauc, liek visu pa 600, piemēram, tā grupā viņš atbrauks pa 150, 200. Tāpēc, ka tas ir tās regulārs stāsts. Mums arī tās skaņotājs ir, bet visus iepriekšējos gadus mēs braucām paši, slēdzām, skaņojām. Bet tas, par ko vajadzētu padomāt, ir ka tas skaņotājs īstenībā ir svarīgs. Jo
grupa, kad spēlē, ir skaļākas, klusākas dziesmas, ir pasākuma laikā jāuzliek fons, ir vakarvadītājiem jādod mikrofons. Un skaņotājs to visu menedžē, un ja pieņemsim grupa spēlē skaļāk vai klusāk, viņš arī tos skaļumus koriģē pasākuma laikā. Ja jautā skaņotāji, tad mēs uzliekam, skan ok, bet ja mums buņģers sāk gāzt, un pēkšņi vairs nedzird balsi, tad mēs neko nevaram izdarīt. Mēs neesam skatuves priekšā, mēs nedzirdu to. Tāpēc tas skaņotājs ir būtisks, ja tu gribi labu kvalitāti. Bet kā atšķirt, piemēram, pirms pasākuma, kā lai paņem to īsto skaņotāju, kurš nebūs sūdīgs? Obligāti jāprasa, ja ir grupa vai DJs vai vadītājs, noteikti zinās labus skaņotājs, ar ko ir sanācis sadarboties un kurus var ieteikt. Bet tas nav tā, kad tā kā man bieži vien sanāk redzēt kaut kādās, nezinu, tur vai Facebook grupās vai vēl kaut kur vienkārši tie, kas vairāk saspamo, iesaka viens otru un tā tālāk, ka tas it kā esot, ja jau 50 cilvēki tur saspamo, tas ir labs, ne? Es to saucu, ir divi veidi šiem Facebook postiem. Es zinu, ir cilvēki, kas ieraksta meklējam grupu, un tad tur vienkārši komentāri piebirst vienkārši čupām. Un otrs ir, ka pašas grupas šajās lapās vienkārši iebliež savu video, palaiž promotion, uzraksta baigi skaisto tekstu. Vienkārši vajag ar tādu parunāties apkārt, vai kāds viņu zina. Ja tiešām, ja tas ir svarīgi. Un es zinu, ka grupām ir ļoti, ļoti liels pieprasījums. Es saku, mums arī vasarā bija 5 dienas pēc kārtas, 4 dienas pēc kārtas visas nedēļas. Vienkārši tu neatlaidi nevienā brīdī, tu visu laiku esi tonusā. Un mēs īstenībā reklāmas neesam laiduši. Ik pa laikam, ieliekam kaut ko, bet ne tādā veidā, jo ielikt vienkārši video Facebookā vai rakstīt komentāros, tas ir tāds īsā pārdošana, es viņu saucu. Un tad ir tā garā pārdošana, kur cilvēki tiešām runā savā starpā. Jā, šitie forši. Un tas strādā daudz labāk. Nekā, ka tu vienkārši iemet kādam, ņemiet mūs. Bet tevis nāk un saka, es dzirdēju, ka jūs esat baigi krutie, un tad attiecīgi tā ir cita veida saruna uzreiz, un tas ir, cita veida attieksme, un tad, tur arī tas pasākums ir foršāks. Tu esi laikam arī pats uz savas ādas esmu izjūtas ļoti, ļoti spēcīgi. Teiksim, kas ir tie marketinga instrumenti, kurus tu vari pielietot īstermiņā, ilgtermiņā un kuri kā jautājums, kāds savs mērķis īstenībā, ja grupai vai vadītājiem vai kādam ir mērķis ātri nopelnīt, izšaut un pazust, ok, tas ir ok. Man ir plāns būt ilgtermiņā to darīt un nekādā brīdī nezaudēt, mēģināt aktualitāti saglabāt un vispārējo, un tas ir tas veids, kā tu to dari. Līdz cik gadiem tu domā dziedāt? Es nezinu. Dziedāt? Līdz pensijai. Līdz pensijai. Jā, absolūti. Dziedāts vienmēr dziedāšu, es domāju. Izstāstīja, kā ir, piemēram, tagad, iespējams, kāds no jaunajām apvienībām, džekiem tur klausās un tā, mēs gribētu tur, grupu mums it kā ir savākt, tur kas un kā. Kas ir kaut kādas tās lietas, ko tu ieteiktu tieši darīt vai nedarīt, varbūt sākuma posmā, lai veiksmīgi varētu attīstīties un Latvijas tirgu pieņemsim? Jā, principā, ja runa ir par mūziķiem, es noteikti neieteiktu filmēt tur reklāmas un visu pārējo, un tas no sākuma nav vajadzīgs. Šausmīgi ieguldīties, tam nav jēgas. Es iesaku, kā es to darītu, ja man būtu jāsāk no sākuma. Vienkārši mēģināt tikt uzspēlēt bāros, kafejnīcās, restorānos, kur ir skaņas tehnika, kur visticamākais ir skaņotājs, Rokafejnīca, Saint Black, regulāri katru dienu tur kāds uzstājās, akustiski vai pilnos sastāvos, tas ir no jums atkarīgs, izmantot to vietu, lai kaut ko sevi pafilmētu, lai būtu cilvēkiem, ko ieraudzīt, ja jūs atrod, un ar to strādāt, jo īsumā nereti šādi piedāvājumi uz pasākumiem kāzām, vienkārši cilvēki atnāk, mēs piemēram Rokafejnīcā spēlējam, atnāk cilvēki, mums baigi patikās, vai jūs varat tajā datumā kāzās? Jā, lūdzu. Un no tādām vietām arī rodas piedāvājumi, un tad jau tas vārds aizies. Bet baigi spiesties cilvēkiem virsū ar reklāmu, ar promo un vispārējo nav jēga, jo pirmkārt jūs tajos bāros, kafejnīcās iemācīsieties saspēlēties labāk, ja jūs esat jauni, tur vajag pašam sevi sajust to grupu kopumā. Un tas ir pirmais un otrais, kad jūs vienkārši būsiet, jūs kaut ko sāksiet sev parādīt, un cilvēkiem būs interesi par jums. Kā ir ar pasaules tirgu? Grūti komentēt. Neesmu bijis. Es pieņemu, ka ir līdzīgi. Tikai tā atšķirība noteikti ir kvalitātē un ciparā, jo īstenībā Latvijā, kur tā konkurence viņa ir,
Viņi noteikti ir, pasākumu grupas ir daudz, un arī vadītāji ir daudz, un visi tur mēģina savu kumosiņu dabūt, tā teikt. Nu, Amerikā viņi vēl vairāk. Un es esmu dzirdējis arī, kad Amerikā arī citi zēni, piemēram, Roberts Mēmēns bija aizbraucis, un viņš atbrauks arī atpakaļ. Nu, ja šeit Latvijā, pieņemsim, to esi mega krūts mūziķis, nu, es nevaru Robertu teikt, bet nu, globāli, bet tur tādi, kā tu ir, katrs tur. Ar ko tu atšķiries, nu. Un tur jau ir bišķiņ cits tas āķis, bet, un arī citi cipari, tāpēc, ka, nu, jo vairāk lielā konkurence, jo zemāks cipars attiecīgi. Un tad tas jautājums, kur ir tas balanss? Tas gan baigi tā interesanti par to tirgu. Kā ir Latvijā vispār var ar mūziku nopelnīt? Jā, absolūti. Nu, tā kā tas varbūt ir vienīgais iztiks. Jā, pilnīgi mierīgi. Jā. Bet kur ir tā starpība? Tāpēc, ka daudz, kur es esmu dzirdējis, ka visi saka, ar to taču nevar tur nopelnīt, to var ņemt kā hobiju, teiksim, brīvdienās. Papildus lietu. Bet ne kā pamatlietu. Un apmēram, ja tu neesi tur, nezinu, Dons vai Inters Busuls un tā, tad ir baigi grūti. Var nopelnīt, pilnīgi noteikti nopelnīt, tev vienkārši tas ir jāgrib. Tas nav vienkārši tā spēlēšu mūziku, tur ir tiešām jāstrādā. Ir vairāki veidi. Ir mūziķi, kurus sauc par sesiju mūziķi, kuri ir uz projektiem, pieņemsim, tur. Es zinu sastāvus, kas principā ir nokomplektēti sastāvi ar mūziķiem, kuri vienkārši, tur Aišai koncerts, tad tur Buslīna koncerts, un tad viņi piespēlē, viņi ļoti, ļoti, ļoti profesionāli, un tad viņi, kur vajag piespēlē, tādi. Bet, paši tā kā neorganizē un neiet uz tādām ballītēm, vajag spēlēt. Un otrs ir pasākumu grupas. Principā tas ir ļoti normāls veids, ir ļoti jautri. Protams, nogurums ir baigais. Tas nav tik vienkārši, kāds priekšpusē izskatās. Jo vienkāršāk tas izskatās priekšpusē, jo labāk darbu mēs esam izdarījuši. Jo īstenībā, tā tas vienkārši ir. Trešais veids ir tas ilgais veids, kad tu ieraksti, izdod, raksti citiem dziesmas. Par autora atlīdzībām, jo tur ir mūziķi, kuri tiešām labi ar to pelna, bet to tu nevari ātri sasniegt. Tie ir 10 gadi, ļoti mērķiecīgs darbs uz to. Tas ir attiecīgi, kas ir no visām laipām? Jā. Tas ir ļoti mērķiecīgs darbs uz to, un ir ļoti daudzi mūziķi, kas ir rakstījuši dziesmas citiem māksliniekiem, uz to arī dzīvo tāpat kā Imagine Dragons, piemēram. Viņi jau sākotnēji rakstīja dziesmas One Republic, man liekas, un ļoti daudziem citiem. Viņi kā, tā kā shadow autori bija viņi visam, un tad attiecīgi viņiem par tom autoriem nāca. Bet tas ir tas garais tirgus. Jā, bet tas ir vēl sarežģītāk, bet principā ar mūziku var, absolūti. Ok, interesanti. Tie, kas nesaka, tie, kas saka, ka nevar, vienkārši nemāk. Jā, ko es tev vēl gribēju pavaicāt? Viens tāds interesants jautājums, kas ir, piemēram, jocīgākā dāvana, ko tu jebkad esi saņēmis? Ai, Dievs, es pat nezinu. Man šausmīgi nepatīk dāvanas saņemt. Es nezinu. Vārds šitā nāk man faktu priekšā, tā jāpadomā. Dāvanas. Es nezinu. Man vienmēr bijis tā, ka man prasa, laicīgi, ja ir Ziemassvētku vai dzimšanas diena, man jau laicīgi prasa, ko tu gribētu. Un tad man ir kaut kādi varianti, un tad kaut kas no tā parasti ir. Tev varbūt ir bijis kaut kas uz skatuves, ka, nezinu, kā tur kaut kādam Dreikam met visādas krūšturs, piemēram, uz skatuves un tam līdzīgi. Kas ir bijis jocīgākais, varbūt? Jocīgākais? Krūšturs, man liekas, ka ir bijis. Bet ļoti jauki un mīļi bija pāris pasākumi, kur mēs aizējam, ir uzbūvēta estrāde, un estrādē skatuvē iekšā ir iekurināts vienkārši 10 papildu mašīnītes. Ok, nice. Tas ir forši. Tādas jocīgas lietas, baigi grūti pateikt. Nekas tāds baigi nav bijis, īstenībā. Es īstenībā atceros, man bija laikam kaut kāds viens pasākums. Es neatceros, kas tas bija par pasākumu, bet kaut kas... varbūt tie paši Jāņi, kad tik nebija. Un tagad vienā mirklī pienāk laikam, es nezinu, vai puika vai meitene, bet tāds jauns gados. Man liekas, ka bija puika. Un viņš bija tā kā sagatavojis zīmīti,
Un tā kā, tur apmēram foršākajiem vadītājiem tur kaut kādi zīmējumi, zin kā, tur kaut kādi končiņi, vēl kaut ko un tā. Un toreiz bija tā, ka, man liekas, ka tas arī bija tenīs Jāņos. Iespējams, viņš man iepriekšējā gadā bija redzējis vai kā. Un tad es paņēmu to, es viņu uzaicināju pēc tam uz skatuves, un mēs tur uztaisījām ritīgi, tur zin kā, tur paņēmām viņu ritīgi, tā kā izcēlām vēl uz piedestālu, un tas bija kaut kas tiešām tāds super mīļš un foršs. Wholesome moments, jā. Man vienmēr salīdzina ar Ralfu Eilandu, es nesaprotu, kāpēc, bet, hei. Mēs visi vienā skolā mācījāmies, vai nevar? Jā, tā gan ir. Ralf, viņš bija gadu vecāks un tu, man liekas, vēl pa gadu par Ralfu. Jā, es gadu vecāks nekā viņš. Jā, tad, jā. Tā arī sanāk, Jā, tā ir ģimnāzija. Kaut kā tā, varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi izstāstīt, pirms mēs noslēdzam šodienas raidījumu, vai es esmu tik priecīgs, ka es beidzot esmu kaut ko parunājis un pastāstījis, jo, zin kā, tur šitas viss tagad ies publiski, un es gribu tikai pastāstīt varbūt tiem, kas darbojas industrijā, kuri saskarās ar heitu un visu šito naidu. Tas, ko es sev agrāk piefiksēju, visi saka, nelasi komentārus, tāpat lasīsos komentārus, un tāpat viņus ņems pie sirds, jo tas vienkārši cilvēku dabā. Vienkārši atcerēties, tik cik ir heiteri, ir arī atbalstītāji. Tikai heiterus dzird un redz daudz skaļāk, kur atbalstītāji neies rakstīt tur komentārus, tur baigi daudz. Heiteri nežēlosies. Tā kā, vienkārši atcerēties, lai arī cik skaļi būtu, tās negatīvās ziņas ir pietiekami daudz pozitīvās, kuras vienkārši līdz tevīm neatnāk. Es tāpēc bieži vien cenšos arī ļoti, ļoti daudz to pozitīvo likt ārā. Jo tas ir, man liekas, kaut kas tāds, ko varbūt mēs neesam pieraduši darīt, bet kas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Arī nesen es gāju caur izstādi, kāzu izstādi Riga Wedding Expo, un es pieeju pie viena stenda, es saku, bļāc, jums tik foršs, smuks stends ir. Tur tas un tas. Un viņi tādi, paldies, un viņi tā kā apmulst mazliet, jo tā kā citi iet garām, it kā varbūt atskatās un tā, bet neviens neko nepasaka. Un varbūt tas mums Latvijā nav tik ļoti ierasts, bet tā ir tāda ļoti forša lieta, ko tu arī padalies. Jā, es varbūt arī varu šajā gadījumā nocitēt Spiderman aktieri. Viņš teica, ka ja tev ir problēmas ar mani, tad uzraksti man to. Ja tev nav man numuru, tad tu man nepazīsti pietiekami labi, lai tev būtu problēmas ar mani. Exactly. Tā kā, pie tā var arī pieturēties. Super, jā. Paldies tev liels, ka šodien ieradies. Bija forši parunāties un cerams, ka nākamās cerams, ka arī nākamās epizodes būs tikpat interesantas un vēl interesantas. Jā, es domāju, kaut kāds jocīgs uzdevums nākamajam, ko vajadzētu izpildīt. Jā, starp citu, mēs tikko bijām Radio 5, Radio tev. Mums tad citu vajag jautājumu no tevis vēl. Jautājumu nākamajam. Pa kādu sfēru tu nezini, kas būs nākamais? Kas ir noteikums, kāpēc tev teicu sākumā, ka tas jautājums interesanti sākrit ar tevi? Es vienmēr pasaku to, ka mēs nezinām, kas būs nākamais runātājs. Un tev ir jāuzdod jautājums, kas varbūt pat nav saistīts ar pasākumu nozari. Varbūt tas pat nav saistīts ne ar ko. Varbūt kaut kāda vienkārša lieta, par ko aizdomāties, vai kas būtu interesanti, ko kādam pavaicāt. Wow. Tā. Tu vari padomāt, droši. Es padomāšu, kas ir, lai nolikt kādas pauzes. Viņi zinās, ka es to uzdevu, vai? Droši vien, jā, mēs pateiksim. Tā kā tas jau tāpat būs saprotams. Tad neko samētāt nevajadzētu, Nē, var arī kaut ko samētāt. Tā, tāpēc es padomāšu. Es tev varu iedot iedvesmu. Kas ir kaut kas, ko tu vienmēr uz skatuves esi gribējis izdarīt, bet neesi saņēmies? Ok. Tas ir stage dives. Lec skatīt. Jā, es sapratu, jā. Pirmkārt, nekad nav bijuši tādi apstākļi. Ir bijuši, bet, zin kā tā. Un, jā, ir lietas, ko es būtu iespējams gribētu bijis saņemties, bet neizdarīja. Tu esi kādu runājis, kas taisīs ir stage dive? Ralfiņš jau taisīs. Viņš Eirovizijā taisīja. Un kā bija? Es esmu dzirdējis, es arī video esmu redzējis daudz par šo tēmu, kad ir tas Jared Leto no 30 Seconds to Mars ielas skatītājs, viņi tur daudz vienkārši norāja drēbes. Visādi ir bijis, bet
Vai kad aizstum prom no skatuves tik tālu, ka tu vairs netiec? Jā, ne arī bijis tā, ka vienkārši viņš lec un viņš vai man, ko tu gribi no mums? Ne īsā scenārija dzirdēt, tāpēc tā bailīgi to bišķiņ darīt. Nekas tāds. Viņam toreiz Eirovīzijā bija ļoti kontrolēts tas stāsts. Bija sarunāti cilvēki, kas tajā vietā viņu tur ķers un vēl apsardze viņu turēja, un tur bija baigi drošs tas stāsts. Un tas pat nebija dājis, viņš tā kā iegulās vairāk nekā aizlec. Okay. Jo, man liekas, ka kas taisīs teizdāju Gačo, man liekas, vairāk. Arī, jā. Un vēl viena lieta, ko es gribēju mācīties, ir backflips uz skatos. Uz batutu mierīgi, bet es kaut kā neesmu saņēmies uz zemes to darīt. Es atceros, es redzēju, kā tu taisi uz batutu. Jā. Bet, es nekad neesmu saņēmies man liekas, uz ka domāju, arī vienkārši tāpat. Nē, es nekad nesaņēmos. Jā, tas ir arī laikam kaut kas tāds, ko jā, jo tagad īstenībā būtu ļoti grūti. Baigais prikals tieši arī tagad tas es aizmirsu, kā viņam bija vārds. Please stay, I want you, I need you, oh God. Jā, zinu, par to runāt. Un viņš ir ļoti, ļoti atletisks, un viņš regulāri skatos flipus, tājas, salto un vispārējo. Kas bija Grammy? Jā. Un tas ir baigais prikals, un viss par to runā, un tas ir krūti. Tas ir forši. Jā. Tā kā es ar vienmēr to gribēju izdarīt jau daudz gadus apkārt, bet kaut kā nesaņēmos. Ir laiks iemācīties. Jā, pēdējais brīdī 30 gados gandrīz. Tā. Super, paldies tev liels. Pirmais podcasts ir noslēdzies, tā kā skatāmies, piesakojam lielais notikums, Skaņa gaisma vai Nordic Events, un tiekamies jau nākamajos podkastos.